Vai šis ir labākais E46 Latvijā? Gaidu komentārus no BMW faniem. Šāds BMW 3. sērijas kupē no 90. gadiem auto saglabājies izcilā stāvoklī. Praktiski bez rūsas, protams, ka auto ir iedzīts no ārzemēm, bet tāpat prieks redzēt šādu auto. Zinām, kā šādi 46. mēdz Latvijā izskatīties, un šādā stāvoklī auto jau ir retums. Un ir skaidrs, ka atrodoties Latvijas klimata apstākļos, braucot pa Latvijas ceļiem, autos sāks rūsēt. Un viens no populārākajiem pretrūsas risinājumiem Eiropā un pasaulē ir vasks. Šī ir fluid film dabīgā vaska aizsardzība automašīnai, kas ir drošs, ilgnoturīgs un pārbaudīts materiāls ar 100 gadu pieredzi pasaulē. Un par salīdzinoši nelielām izmaksām šādam auto aptuveni 500 eiro ir iespējams paglābt to no rūsas, saglabāt esošo stāvokli, kāds tas tika ievests no Eiropas. Pretrūsas apstrādē šasijā izmantojam standarta biezuma fluid film vasku, kas ir aktīvs 6-7 gadus, un tādas vietas kā sliekšņi, iekšējie dobumi, ārku kabatas, kas ir īpaši rūsējošas vietas, tur izmantojam biezo vasku, kas ir aktīvs ļoti ilgu laiku, vismaz 10-15 gadus.